Kā jau es teicu iepriekšāk, braucot no mazā lieldienu atvaļinājuma, kas bija, man salūza kemperim lampa. Ja? Respektīvi, atdalījās reflektors no paša stikla. Lūk, kādu laiku atpakaļ es biju atdevis reflektoru uz remontu, bet kā redzams, arī tas remonts nebija sevišķi ilgmūžīgs viņam. Reku jau ir tādi brūni pleķi, viss stāv un, vienmēr sakot. Sazvanījos, uzprasīju, cik maksāt ielīmēt atpakaļ un restaurēt viņu, ja. Man teica, ka cenas ir sākot no 50 līdz 80 eiro, skatoties uz to visu, kas viņam būs jādara, ja. Paldies Dievam, kad ir mums tādas vietas kā internets, ja. Tur iesīt iekšā modeļu marku, gadu un ko man vajag. Un izrādās, tepat pie mums blakus ir veikals Strodo, kurš priekš mana modeļa no depo var sagādāt pilnīgi jaunu lampu, ja, ar visu jaunu reflektoru, ar tieši tādu pašu stiklu, visiem jauniem turekļiem. Un viņi man izmaksā 44 eiro. Es nevaru pateikt, cik ilgi viņi kalpos, kā viss būs, bet uz doto brīdi es domāju, ka tas ir ļoti laba alternatīva tam, lai remontētu veco. Bet pagaidām es esmu apmierināts un likšu viņu iekšā.